Izdradzētā, nolaupīt mūs tikai līdz teritoriālajiem ūdeņiem un pret mūsu gribu aizvest mūs uz Izraēlu, turēt mūsu laivas apakšā, nelaist mūs ārā un tā tālāk. Ir kauns, ka tie, kuri protestē pret genocīdu, tiek apspiesti, kamēr īstie kara noziedznieki staigā brīvi un izvairās no atbildības par masu slepkavībām. Brīvība Palestīnai un cīņa neapstāsies. Tas ir tikai sākums. Tātad Greta atkal ir atgriezusies, un nevienu nepārsteidzot, viņa atkal protestē pret kaut ko, kas patiesībā nenotiek, jo viņa ir tik nenozīmīga un vairāk par visu pasaulē vēlas būt nozīmīga. Un tā vietā, lai vienkārši iegūtu labāku frizūru un patiešām padomāt par to, ko viņa dara, viņa ir uz ielas un rada troksni. Par ko šoreiz ir runa? Ziniet, munīcija, kas it kā finansē genocīdu, izņemot to, ka patiesībā tā nemaz nav. Izanalizēsim visu sīkāk. Laipni lūgti Precitienā. Pašlaik ārpus Rheinmetall Berlīnē, kur mēs protestējam pret genocīdu, protestējam pret ieroču piegādēm, Izraēlas apbruņošanu genocīda laikā. Un aiz manis biedrs vardarbīgi aiztur un arestē par to, ka mēs izbeidzam savu līdzdalību, protestējam pret Vācijas līdzdalību genocīdā. Vācija ir viena no tām. Atgādinājums visiem. Viņai mugurā ir krekls ar uzrakstu Intifada. Vai jūs zinat, ko nozīmē Intifada? Vienkārši. Tā ir sacelšanās un visbiežāk vardarbīga. Bet aizmirsīsim to uz mirkli. Viņi šeit runā par genocīdu Gazā, kas varbūt notiek, bet varbūt arī nenotiek. Tas ir atkarīgs no tā, vai esi muļķis, vai arī spēj paskatīties uz informāciju un saprast, kas ir genocīds. Tomēr ar to ir neliela problēma, proti šī vācu rūpnīca patiesībā neražo preces Gazai, tā ražo preces Ukrainas karam. Viens no lielākajiem ieroču piegādātājiem Izrēlai. Ir kauns, ka tos, kuri protestē pret genocīdu, apspiež, kamēr īstie kara noziedznieki paliek nesodīti par masu slepkavībām. Brīvība Palestīnai un cīņa neapstāsies. Tas ir tikai sākums. Cīņa neapstāsies, draugi. Tas ir tikai sākums. Sākums kam? Sākums tam, ka jūs mēģināt neļaut ukrāņiem tikt izglābtiem no krieviem, kuri cenšas viņus okupēt. Ja? Vai tas ir tas, ko jūs darat? Jo šie ir fakti. Lūk, kas notiek uz vietas. Greta Thunberga pievienojas apmēram 40 aktīvistiem no grupas, kas miermīlīgi iestājas pret genocīdu un bloķēja Rheinmetall AG biroju Berlīnē. Demonstranti pielīmēja rokas pie ietves, lai protestētu pret Vācijas ieroču eksportu un izbeigtu to, ko viņi dēvē par līdzdalību genocīdā Gazā. Šis ir viens no daudzajiem uzbrukumiem uzņēmumam Rheinmetall, kur ieroči galvenokārt tiek nosūtīti uz Ukrainu. Un šodien mēs protestējam pie Rheinmetall, kas plāno būvēt ieroču rūpnīcu Berlīnē, kurā tiks ražota munīcija, kas tiks nosūtīta uz Izraēlu, apbruņojot viņus okupācijā, aparteidā un genocīdā Palestīnā un Libānā. Mums ir pienākums pretoties un izbeigt mūsu līdzdalību genocīdā un masu slepkavībās. Un tieši to mēs šodien darām. Vai tu zini, kas tev patiesībā ir pienākums, Greta? Spēt domāt. Tas būtu tiešām jauki. Mēs visi mēs cilvēki visumā novērtētu, ja tu patiešām vienkārši spētu domāt. Un varbūt, ja tu grasies iet un pielīmēt rokas pie grīdas kaut kur tikai tāpēc, ka tev nav nekā labāk, ko darīt ar savu laiku, tad varbūt pareizais veids būtu atrast vietu, kas patiesībā finansē genocīdu, piemēram, Islāma Republika. Es domāju, tu varētu doties uz Islāma Republiku un atrast tur munīcijas rūpnīcu un varbūt pielīmēt rokas pie grīdas tur. Ne jau, ka tu tiktu tik tālu, jo esi blondīna un sieviete, bet tas jau ir cits jautājums. Bet kāpēc tu nedodies tur un neaptur viņu genocīdu? Vai uz Nigēriju? Jā, Nigērijas kristiešu slaktēšana. Tu esi par to dzirdējis, vai ne? Ej un nodarbojies ar tiem cilvēkiem, jo viņi aktīvi piedalās genocīdā. Kāpēc tu to nedari? Nevis līmē savas rokas pie grīdas vācu rūpnīcā, kas cenšas atbalstīt ukrāņus, kuri aizstāvās pret krieviem. Jo gan Vācija, gan Ukraina nav saistītas ar Izraēlas un Gazas konfliktu, par kuru tev acīm redzot nav nekādas saprašanas, bet tas ir tikai par cilvēkiem, kuri cenšas aizsargāties no iebrukuma, un izskatās, ka tu tikai traucē. Un, protams, nabaga cilvēki, kas ir iesaistīti šajā, ir tik nevainīgi, un viņi ir tie, kurus arestē. Varbūt viņus arestē, tāpēc, ka viņi dara kaut ko nelikumīgu. Un varbūt, lai sevi glābtu, jo ja tu pielīmē savas rokas pie grīdas, tu varētu saprast, ka ilgtermiņā tavas rokas tev vairs nav īpaši noderīgas, vai ne?
Varbūt policijas iejaukšanās ir nepieciešama cilvēkiem, kuri pielīmē savas rokas pie grīdas. Es nezinu, vai tu vari arestēt kādu par to, ka viņš ir muļķis? Es nezinu. Es nezinu, šajā brīdī tas man nemaz nepārsteigtu. Patiesībā ir kaitinoši, cik daudz brīvā laika šiem muļķiem ir, lai darītu šādas lietas. Viņai tiešām ir brīnišķīga, dusmīga izteiksme. Varbūt tas varētu to atdarināt. Es domāju, paskaties, viņa neizskatās īpaši laimīga, kad viņa aiztur un arestē par to, kad ir muļķi. Vai tu redzi to seju? Vai arī tā ir? Vai es izskatos tāpat? Ne jau tāpēc, ka es censtos izskatīties kā Greta, es nekad nevarētu, bet jebkurā gadījumā te viņi sēž ārā, viņi tur rīko bada streiku un protestē par Gāzes civiliedzīvotājiem. Es pat nezinu, vai viņiem vispār ir kāda nojausma par to, kas vēl notiek Gāzes konfliktā, bet acīm redzot, viņiem īsti nerūp. Tas atkal atgādina, cik neticami neizglītota viņa ir un cik ļoti viņa ir drāmas karaliene tam visam pa virsu. Es esmu lielāka nekā. Mēs glābjam cilvēkus. Atceraties, kā viņu uz Gāzu aizved gripas tabletes, kas bija MD? Vai jūs to atceraties? Puisīt. Kā izrēlieši pret tevi izturējās? Mēs redzējām, ka viņi savos sociālajos tīklos dalīs sviestmaizes. Kā tas bija? Jā, viņi droši vien ir publicējuši daudz publicitātes triku video. Kā jau teicu, es neko neesmu redzējusi. Bet viņi veica nelikumīgu darbību. Tu neredzēji to sviestmaizi? Greta, mēs redzējām, ka tu redzēji to sviestmaizi. Mūs nolaupīja starptautiskajos ūdeņos pret mūsu gribu, atveda uz Izrēlu, turēja mūsu laivas apakšā, neļāva mums izkļūt ārā un tā tālāk. Bet tā nav īstā šī stāsta būtība. Īstā būtība ir tā, ka ir Vai kādam no jums Greta izskatās pēc nolaupītas personas? Vai tas video lika jums domāt, ka viņa ir nolaupīta vai nolaupīta ūdeņos, un tas būtu nelikumīgi? Viņa ir tik labi ar šiem skaļajiem saukļiem par genocīdu, okupāciju un nolaupīšanu. Tas viss ir muļķības. Viņa vienkārši ir traka. Viņai nav viss kārtībā ar prātu. Viņai vajag palīdzību. Būtu nepieciešama iejaukšanās, lai atturētu viņu no publicitātes triku rīkošanas, bet, diemžēl, viņas vecāki ir pārāk aizņemti ar viņas otru trako māsu, lai patiešām risinātu viņas problēmas. Ja jūs nesaprotat, par ko es runāju, tāpat apskatiet mūsu citus video. Tātad Greta atkal ir atgriezusies un ir nesvarīga, protestējot nepareizās vietās par nepareizām lietām, jo, acīm redzot, viņa vēl nav iemācījusies, kā izmantot mākslīgo intelektu, jo, protams, viņa vienkārši gribēja kaitēt visumam. Katrā ziņā paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.